Laikā, kad Saeimā tiek virzīta Latvijas izstāšanās no Stambulas konvencijas, ko inicijēja Latvija pirmajā vietā, un progresīvie cenšas uzdoties par pašiem kaismīgākajiem vardarbības pret sievietēm apkarotājiem, ceturtdien balsojumā par deklarāciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un izskaušanu, ko inicijēja Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts, progresīvie bija vienīgie, kuri balsoja pret šī dokumenta iekļaušanu nākamajā sēdes darba kārtībā. Lūk, maskas ir kritušas. Ne jau vardarbības apkarošana pret sievietēm ir progresīvo rūpe, bet gan finansējums, ko zem šīm lietussarga var saņemt dažādas biedrības un organizācijas, kuras darbojas progresīvo paspārnē un faktiski, kuru pamatā ir LGBTQ ideoloģija.